Esiet sveicināti podkāsta Balanss klausītāji, skatītāji. Šodien īstenībā mums ir tāds, es teiktu, vēl nebijis notikums, kad uz podkāstu es atkārtoti aicinu viešņus. Nekad nezinu, kā ir pareizi. Tu varbūt labāk. Būšu viešņa šodien. Viešņa. Jā, manu, es jau teiktu, un draudzeni paziņu, un gadi jau ir pagājuši, nezinu cik, un es jau pat vairs neatceros, kā mūsu stāsts sākās. Tas jau ir ļoti, ļoti sen. Pie manis šodien ir ārste, uzturs speciāliste Laila Siliņa. Čau, Laila. Čau. Man ir prieks atkal, jāsaka, atkal tās foršās sarunas, viņas nāk ar gaidīšanu, labs nāk ar gaidīšanu, mēs tev arī jau ilgāko laiku esam centušās sarunāt šo te tikšanos. Bet es ticu, ka viss notiek tad, kad tam ir jānotiek, un visi cilvēki atnāk tajā brīdī, un tās epizodes iznāk tieši tajā brīdī, kad vismaz vienam cilvēkam tas ir bijis noderīgi. Jūs noteikti varat pašķirstīt iepriekšējās podkāsta epizodes tajā pašā Spotify, YouTube'ā gan viņas nav, man tagad ir pazudus jau, kura epizode tā bija, bet noklausīties, mēs te mazliet viņiem pa fragmentām jau paklausījāmies, ko tur Laila man stāstīja pagājušajā reizē. Bet šodien mēs parunāsim par, manuprāt, tā diezgan aktuālu tēmu, kas ir uzturs un uzturs psiholoģija. Tu droši vien varēsi arī sīkāk pastāstīt, kas ir tā tava papildus izglītība un kāpēc tu sev vari jāsaukt par tādu uzturu arī, es teiktu, psihologu droši vien, vai ne? Es tā sevi nesaucu, bet uzturu psiholoģija noteikti ir tā sirdslieta numur 1, ko es saku. Un tie ir pacienti gan ar ēšanas traucējumiem, gan pacienti, kuriem vienkārši ir sarežģītas attiecības ar savu ķermeni, ar ēdienu. Tā es to varētu noformulēt. Jā, manuprāt, tā ir tāda diezgan aktuāla tēma, jo es ar to arī reizēm saskaros, ka tas jau vairs nav tikai par ēšanu, par kalorijām, bet tur ir apakšā arī kaut kas dziļāks. Un man būs arī pašai ļoti interesanti tev uzdot šos jautājumus, ko es tev gribētu uzdot, un dzirdēt arī tavu viedokli. Bet, ņemot vērā tās abas tavas speciālitātes, bet kāpēc tavuprāt vispār par ēšanu ir jārunā ne tikai no uztura, bet arī no psiholoģijas perspektīvas? Kāpēc tas nav tikai plikas kalorijas, bet tomēr kaut kas dziļāk un vairāk? Jā, tāpat kā ēdiens nav tikai plikas kalorijas, cilvēks arī nav tāds biorobots, kas tikai vienkārši ielē degvielu, apēd uzturvielas un viss. Ēdiens vienmēr saistās ar ļoti daudz emocijām, atmiņām, tradīcijām, dažādām asociācijām, smaržas, garšas, vietas, cilvēki, ar ko mēs to esam ēduši un turpinam ēst. Tas ir viens. Un otrs ir tas, kas man gribētos, lai sen jau būtu palicis pagātnē, tas, ka mēs joprojām piešķiram ēdienam to emocionālo un kaut kādu morālo nokrāsu. Mēs joprojām dalām labs, slikts, veselīgs, neveselīgs, tīrs, netīrs. Es tagad braucu pie tevis un mašīnā skanēja reklāma par vičī krabju nūjiņām, kur tur stāsta, ka, skolētāji ar olbaltumvielām bagātu uzskoda, tā un šitā, un pēc sportošanas bez nekādas vainas apziņas. Kāpēc? Man gribās, kāpēc? Jā, kāda vainas apziņa par ēšanu? Un, tie ir vārdi, ko cilvēki, pacienti joprojām paši lieto. Ka es tur pusdienās ēdu to, brokastīšu šo, un tad es sagrēkoju. Ja, un tas joprojām nekur nav pazudis, un tad es atļaujos pārtraukt un palabot, ka mēs tā nerunāsim, jā, mēs runāsim bišķiņ maigāk. Gan pret to pašu nabaga ēdienu, gan pret sevi, jo bieži vien tiem uzstādījumiem nav pat nekāda pamata. No tāda pat veselības viedokļa, bet cilvēks jau sevi uzkrauj milzu slogu, kaut kā vērtējot šīs darbības. Tas ir ļoti interesanti. Jā, mums īstenībā ar manu 4-gadnieku, viņam arī tāds šobrīd, viņš grib ļoti būt veselīgs, cik viņam tur nākotnes plāni visādi ir. Un viņš to nav dzirdējis no manis, kas tur saka, ka tas ir veselīgs vai kā, bet es viņam vienmēr saku, ka, mēs piemēram runājam, viņš prasa, vai cukurs ir veselīgs, un es saku, mazās devās viņu tā kā var lietot, bet, ja tu gribi kaut ko labāk darīt, tad izvēlēs, piemēram, augli, jo tur būs arī tas pats cukurs, bet ar vitamīniem, ja. Līdz ar to tas kaut kur vispār figurē apkārt, ja tā veselīgi, neveselīgi, kad nav tā, ka tikai ģimenē, ja mēs varam, tu zini mani pietiekoši ilgi, tu zini manējo arī to nostāju, to visu, bet jā, ka tas vispār mums kā sabiedrībai ļoti lielai daļai ir jāmen, es pieņemu, izglītības iestādēs varbūt, jā, un tur par to visādi runā, bet jā, ļoti, ļoti interesanti, ka tas tiešām tā ir, un arī ar klientiem runājot, jā. Bet
Kā tu raksturot, kā speciālists, kas tad īsti ir tas ēšanas paradums, vai tas ir tikai tas, ko mēs ēdam, vai tas ir daudz plašāk tomēr? Šis tāds sarežģīts jautājums, jo tad, kad mēs runājam par kaut kādu, piemēram, hronisko slimību, profilaksi, ārstēšanu, tur ir tāds termins dzīvesveida korekcija, kas vienmēr standartā atkārtos. Pirms mēs sākam tur lietot medikamentus vai profilaksē, notiek dzīvesveida korekcija. Un tas parasti sevi ietver uzturu un fiziskās aktivitātes. Tam vajadzētu vēl ietvert arī miegu, stresa regulēšanu un dažādas šīs lietas, bet parasti tas ir par uzturu un fiziskajām aktivitātēm. Ko tad nozīmē dzīvesveids? Tas ir tas, kā mēs dzīvojam. Un tad tev kāds uzturu speciālists, ģimenes ārsts, vēl kāds mediķis vēlas koriģēt to, kā tu dzīvo, iztēlojies. Tas ir kaut kas tāds saknē, tev tūlīt būs pēkšņi jāpārslēdzās, nezinu, no kartupeļiem un maltās gaļas mērces, kas nav nekas slikts, protams, uz lapu graušanu. Un tie stereotipi ir tādi joprojām. Un jāsaka arī, ka parasti, diemžēl, tad, kad cilvēks, kuram nav laika parunāties ar šo pacientu par uzturu, pasaka, jums ir jāsāk ēst veselīgāk, nezinu, jākustās vairāk vai jāēd mazāk. Tādas standarta frāzes, kas patiesībā neko nepasaka. Un tajā brīdī, kad mums cenšas kaut ko no mūsu dzīves veida, no mūsu ieradumiem, no mūsu tradīcijām atņemt, tas, ko mēs dabūnam, mēs vienkārši dabūnam to, ka šis cilvēks mums vairs nedzird. Viņš noteikti nedarīs neko no tā. Mēs saņemam absolūtu pretestību un mēs neiegūstam nekādu rezultātu. Tāpēc man gribētos, ja mēs kaut ko koriģējam tajā, kā cilvēks ir pieredzis dzīvot, tad vispirms mēs viņam kaut ko iedodam, respektīvi, ka tev tagad tomēr vairāk būs jāēd šis un vēl jāspēj apēst arī tas, lai tu no ēdienas saņemtu visu vērtīgo, kas tavam ķermenim vajadzīgs, lai tev pietiktu enerģijas, lai tev būtu laba imunitāte, tur hormonālais fons vienalga, kas no kuram. Un tikai tad mēs domājam, ko mēs lēnā garā ar kaut ko aizvietojam, ko mēs varam pamazām izņemt ārā, mazināt. Lai cilvēks nejustos, ka tagad tā vienīgā lieta, kas iespējams viņam dzīvē ir stabila, ka viņš ir vismaz ēd 3 reizes dienā, vai vienalga 2 vai 4 vai 5, ka tagad to kāds viņam tā centīsies atņemt, un tas jau ir baisi. Jā, tā sarunas arī tiešām ir par to, ka nevar visu tā uzreiz. Tieši tā, kā tu teici, ko nozīmē ēst veselīgāk. Kādam veselīgāk varbūt būs apēst beidzot to bulciņu, ko tu tik ilgi jau gribi, vai ne? Tieši tā, un nesaskaitīt, cik rozīnes tu drīksti šodien apēst. Un kādam veselīgāk tas tiešām būs par to, ka uz tava šķīvi 3 reizes dienā nav tikai kartupeļu un maltās gaļas mērci ar krējumiņu. Trekno 35%, arī tur mēs varam koriģēt. Un reizēm tad, kad es pasaku, ka tagad būs jāpēd arī tik un tik dārzeņu un jāparēķina, lai katrā ēdienreizē mēs tās olbaltumvielas uzņemtu, un tad cilvēks skatās tādām lielām apaļām acīm, vai es tik daudz vispār apēdīšu. Un tur pat vairs nav runa par to, ka vienkārši nepietiek vairs ne laika, ne vietas tam visam, kas līdz šim ir ēsts, jo tev ir jākoncentrējas uz to, ka ēdiens ir arī vērtība, tāda pievienotā vērtība un kaut kādu foršs atbalsts, ka tas nav bieds. Tu minēji par dzīvesveidu korekciju. Labi, es nezinu, kā tā situācija ir Latvijā, bet pie manis nonāk klienti gan no Zviedrijas, gan Norvēģijas, Īslandē un vairāk ar tas gals. Un tas, ko tur es esmu novērojusi, tu aizēji pie ģimenes ārsta. Pirmais, ko tev iedod, īpaši, ja mēs runājam par laiko svaru, ir špricīti. Nosaukumu noteikti nojaut. Bet kā ir Latvijā? Vai tu novēro, ka tiešām šī dzīvesveida korekcija, lielākajai daļai tur uzrakas bišķiņ paaugstināts holesterīns, dzīvesveida korekcija un tā tālāk. Kā ir, vai mēs arī mazliet jau nesākam meklēt kaut kādas brīnumlīdzekļus, vai tomēr mēs cenšamies ar tādām, teiksim, tā normālām metodēm tikt galā? Te ir 2 daļas. Tu pieminēji to maģisko vārdu brīnumlīdzeklis, man šķiet, ka tie meklējumi nebeigsies nekad, jo projām cilvēks turpina meklēt, kas būtu ātrākais, vienkāršākais veids. Ja mēs runājam par situāciju, kad cilvēks vēlas zaudēt svaru, viņš noteikti gribēs, lai tas svars nokrītās. Tūlīt uzreiz daudz, nekad neatnāk atpakaļ, un pēkšņi visa dzīve momentā kļūst skaista, un visas problēmas atrisinātas, es jūtos, izskatos, viss ir brīnišķīgi. Un tas man šķiet nebeigsies nekad. Lai ko es varētu stāstīt par
dienas režīmu, tur kaut kādām ēdienreizēm, uzturvielām, fiziskām aktivitātēm. Tāpat būs jautājums, un kādus uzturbagātinātājus klāt. Varbūt tur būs kaut kas tāds, kas pēkšņi atrisinās visas problēmas. Paņemam to pašu Glikozes revolūcijas grāmatu. Tur ir ļoti daudz labu padomu, ja, bet uz ko ir akcents? Bet to etiķi vajag dzert, tas tomēr visam palīdzēs. Ja? Nē, nepalīdzēs. Un, ja mēs runājam par šiem te peptīdu preparātiem, vienalga injicējumiem vai tabletēs, skaidrs, ka tie pētījumi un pierādījumi turpinās arvien vairāk. Reizēm ne tikai liekā svara kontekstā, bet arī, teiksim, šo pašu lipīdu līmeņu normalizēšanā, hroniski iekaisumu mazināšanā, dzimumu hormonu sakārtošanā, ļoti daudzos tādos virzienos. Bet jāsaprot, ka tas, ko mēs iegūstam, pirmkārt mēs varam noņemt to fona troksni, kas galvā visu laiku liek domāt par ēdienu, našķošanos un tam līdzīgi. Jā, mēs varam iegūt blaknes. Pozitīvā gadījumā mēs saņemam šo te svara samazināšanos. Jāatcerās, ka tāpat ir kaut kāds cilvēku procents, kas vispār nereaģē uz šiem medikamentiem. Arī ar tiem es esmu sastapusies. Bet bez dzīvesveida korekcijas, bez tā, ka mēs sapratīsim, pieņemsim, tev ir beidzot mazāk apetīte. Tu vari 2, 3, 4 dienā smuki paēst, nepārēdoties, safokusēties, bet tev tāpat ir jādomā, ko šajā ēdienreizē, kur ir maziņa beidzot var būt, ielikt tā, lai tu savāktu visu, kas ir vajadzīgs. Kā panākt, lai zaudējot svaru, kas reizēm sākumā tiešām notiek gana strauji, tu nezaudētu muskuļu masu, lai tu nezaudētu kaulu masu un pēc tam necīnītos ar izrietošajām sekām. Ja, tā kā arī tur, lai cik tas līdzeklis dažiem izraisītu tādas brīnumainās, tos labvēlīgos efektus, mums tāpat ir jādomā, kā mēs dzīvosim tālāk, vai mēs tiešām turpināsim medikamentu lietošanu visu mūžu. Pēc dažām vadlīnijām tā tiešām iesaka darīt, tikai varbūt retāk, mazākā devā un tam līdzīgi šo te uzturošo devu. Bet jāmaina jau būs arī viss pārējais. Jā, man liekas, mēs baigi tā esam aizmirsuši, ka ir tāds pamatlietas, kas ir mājas darbiņš, kas ir jāizdara, kad līdz ķerties pie tā nākamā soļa. Jā, un tajā brīdī, kad tu redzi to nedaudz palielināto holesterīnu, nedaudz vēl kaut ko, tas nozīmē, ka izmaiņas organismā jau notiek pēc būtības. Tur jau ir kaut kāds hronisks iekaisums, tur jau ir riski, ja? Un tas nozīmē, ka jau kaut kas ilgstoši ir darīts nepareizi vai noticis nepareizi. Mazliet atgriežoties pie tās uzturu psiholoģijas un tā, cik lielā mērā mūsu ēšanas paradumus ietekmē bērnība un vecāki un visu kopā? Milzīgā mērā, bet tas ir arī tas, ko tu minēji, ka tu mājās neesi kategorizējis ēdieniņus sliktajos un labajos, veselīgajos un neveselīgajos, bet tas ir visur. Tas ir televīzijā, radioreklāmās, ko mēs, mašīnā braucot bērns dzird kaut kādus sīkumus. Tā tevis pieminētā reklāma. Jā, un tādas mazās lietas, un maniem bērniem šobrīd ir 10 un gandrīz 12 gadi, un tāpat viņi man ik pa laikam paķer uz muļķa. Vai šis ir labi, vai šis ir veselīgs, ar tādiem it kā primitīviem jautājumiem. Bet es katru reizi no jauna saņemos un skaidroju, ka viss ir ok ēdiens. Jautājums ir par biežumu, par daudzumu, par to, ko mēs no tā iegūstam, jo reizēm mēs no ēdiena iegūstam tikai un vienīgi varbūt prieku tajā brīdī. Un tas arī viss. Nekā cita vērtīga varbūt tur nav, bet reizēm arī prieks ir vērtīgs. Un tas, strādājot ar pieaugušiem pacientiem un pacientiem jau stipri arī vecākiem par mani, tās bērnības atmiņas ļoti klasiskās par 90. kad nebija ko ēst. Tas ir veselas paaudzes stāsts, man šķiet, par to, ka beidzot mājās bija kaut kas garšīgs un kā mēs to dalījām. Tur 4 bērni, un kuram bija mazāks gabaliņš, un kā es par to joprojām pēc, 30 gadiem jūtos. Un kā es tagad taisu mājās krājumiņus ar našķiem, jo gadījumā atkal kaut kad pietrūks. Un kā es reizēm visus tos krājumiņus apēdu vienā vakarā. Jo man tas saistās ar to, ka es beidzot varu atļauties, ka man ir tāds miers, ka tas saistās ar kaut kādu zināmu pārticību, un tās ir ļoti, ļoti stipras asociācijas.
ka mums ar pārticību nesaistās, nezinu, tas, ka man ir stabils darbs, varbūt dzīves vide tādu, kā es viņu esmu gribējusi izveidot, attiecības vēl kaut kas, bet ēdiens, un tās ir, pirmkārt, tās ir ļoti dziļas saistības, un otrkārt, no otras puses tas ir ļoti loģiski, jo ēdiens ir, absolūti pamatvajadzība. Mēs nevaram neēst. Es tagad tā aizdomājos, man bērnam, viņam ir savējais tāds trauciņš skapītī, kur viņš arī, kad viņš kaut kādu saldumu, viņš paņemš tā, es paņemšu šito tagad, un to es ielieku savā saldumu krātuvītē. Es tāds, labi, es domāju, no kurienes viņa tāds mums ir kā, nav bijis tā, ka tur nav saldumu, ir tie saldumi. Es zinu, ka viņš viņus arī dabūna un tādu, bet es domāju, no kurienes viņam tāds. Es domāju, tas vienkārši kā spēle tāda varētu Es domāju, ka tas ir baigi forši patiesībā. Pirmkārt jau prasmīte nenorīt visu uzreiz, jo man ir 2 bērni, kurus var ļoti salīdzināt. Ne tikai kā viņi ēd saldumus, bet kā viņi ēd vispār. Cik vienam tas ir tāds lēns un tiešām apzinātas ēšanas process katrai ēdienreizi, vismaz tās, kas ir bez steigas un mājās. Jā. Un ja tur uz šķīvi paliek 5 makaroni, tad šim konkrētiem cilvēkam es nekad neteikšu, apēd tos 5 makaronus, kam tu te atstāji, jo es zinu, ka viņš droši vien ēd tā, ka saprat, ka tagad viņam pietika. Un tieši tāpat ar saldumiņiem. Viņš apēdīs tik un tik. Pārējos apēdīs vēlāk. Droši vien, ka drīz apēdīs, jo ir garšīgi, ja viņi tur pēkšņi ir uzradušies. Otram cilvēkam ir bišķiņ citādāk. Ja? Mēs katrs esam citāds. Jautājums, protams, kā tas ietekmē to dzīvi vēlāk un kurā brīdī tas sāk traucēt. Vienalga pašsajūtai, veselībai. Es tagad domāju arī par bērnību vai arī, piemēram, tai pašai zīdīšanai un piebarojumu uzsākšanai. Kāda tur ir tā kā, pati zini, ja, manā tas pavisam tādā nesenā atmiņā varētu būt, bet citi tur iesaka zīdīt ik pa 3 stundām. Es tur arī esmu bijusi, kad man tur mazais bija pavisam maziņš, ka viņš bija tik maziņš, ka viņš nemodās, un tā es viņu tiešām pa ik pa tām 3 stundām. Un tad sapratu, ok, pēc pieprasījuma, labi. Vai tam, un tu arī zini, ka zīdīšana tas tomēr ir arī ne tikai ēdiens, bet tas ir arī komforts un viss kopā. Vai tas arī kaut kā ietekmē to visu tālāko, tas mūsu uzturu izvēles un visu pārējo? Neesmu skatījusies, ko par to saka pētījumi, bet tā tīri emocionāli, protams, un reizēm nav izvēles zīdīt vai nezīdīt, reizēm tas ir vienkārši maisījums kaut kādu apstākļu dēļ vai izvēles dēļ, un arī tas ir ok. Bet jā, šī kopā būšana, āda kontakts, tā jau ir tāda no dzimšanas brīža asociācija, ka ēdiens ir arī mierinājums, arī tad, kad tev sāp, tad, kad tu vēl esi tik maziņš, ka tu pat nesaproti, kur ir diskomforts, kas tur ir sapūties vai kas tev vispār traucē. Ja, tas ir lielā mērā mierinājums, un mātes piens galu galā, viņš ir arī salds, viņš ir arī gana trekns, jā, tur ir šīs te gan aminoskābītes, gan taukskābītes, gan visas imunitātei vajadzīgās vielas. Tas ir tāds absolūtais pilnais komplekts, ka tev ēdiens tomēr ir daļa no tavas pasaules. Protams. Un par piebarojumu domāju, jo tās pieejas arī ir ļoti dažādas. Liekas, tāda rietumu kultūra, viņi vairāk ir par to, kad karotīti dodam iekšā. Kaut kur, man liekas, noteikti arī joprojām ir arī Latvijā pēdiatri, kas iesaka tiešām barot. Es saku, tā mana izvēle bija šis mikrodeva pieprasījums, ka tad, kad bērns tiešām rāda interesi, ja? Vai arī tas kaut kā var ietekmēt tās tālākās uzturu izvēles un vispār visu kopumā? Kā tev liekas? Pat, tu neesi lasījis pētījumus, bet vienkārši kā tev šķiet, kur tas parādās, vai tam nav nekādas nozīmes? Nē, nozīme, protams, ir, jo tās izvēles var būt dažādas. Skaidrs, ka mēs vienmēr piebarojam sākam ar to, kas ir neitrāls garšā, jā, lai nepieredinātu uzreiz pie intensīvām garšām, vienalga intensīvi salda sāļa, jebkā tāda, ka ēdiens uzreiz saistītos ar stimulāciju izteiktu kaut kādu, jā. Jebkurā gadījumā nozīmē arī tā piebarojuma vidē, ka tas nav traumatiski. Jo viens no maniem bērniem, diemžēl, bija tas, kurš uz piebarojumu absolūti nospļāvās līdz 1,5 gada vecumam. Un tajā brīdī, kad viņš saprata, ka
vairs nebūs tas ekskluzīvā krūts barošana, lai arī tu jau esi skrienošs bērns ar zobiem. Nu, diemžēl tajā brīdī tas, ko viņš gribēja ēst, bija jau tas, ka viņš bija reāli gatavs. Viņš staigāja ar kotlešu bļodi pa māju un putru ēda ar 2 karotēm, katru savā rokā. Bet tādā vidēji aritmētiskā gadījumā, kad tas notiek plus mīnus ap to pusgadiņu, mēs sākam ar tām neitrālajām garšām. Mēs ļaujam bērnam apstāties arī tad, kad viņš vēlas. Jebkurā gadījumā man gribētos, lai jebkurā vecumā ēdiena notiek cik vien var mierīga, tāda labvēlīga, pozitīva, forša attieksme un atmosfēra. Te es domāju, nebija jau es pat vainīga, bet bērnam bija tiešām šīs pārtikas alerģijas, un tā katru reizi bija tāds, kaut ko iedod viņam tāds, tu jau stāji ar trīcošām rokām, adrenalīns jau stāv blakus, tāds, kas tagad būs? Kas būs, nebūs, būs viss labi. Tā ir nenormāla trauksme. Skaidrs, ka bērns to jūt, bet arī vecākiem. Bet paldies Dievam, viņš tagad ēd. Es teiktu, vislabāk zemesrieksti vēl ir tāds trikī, bet viņš tagad ēd garneles, viņš ēd olīvas, viņš ēd to, ko bērni parasti neēd. Viņš ir sailgojies, viņš atgūst to, kas ir bijis. Vai tā. Bet jā, skaidrs, ka mēs kā vecāki esam tomēr atbildīgi par mūsu bērniem, bet kā tā mūsu attieksme, kā viņi atspēlējās arī bērnos vēlāk dzīvē? Es, tad, kad bērni bija mazi un joprojām, protams, ļoti piedomāju tieši tāpat, kā tu teici par to, ko es saku, bet tas nav tikai attieksmē pret ēdienu, arī attieksmē vispār pret dzīvi, pret citiem cilvēkiem, piemēram, pret to, kā mēs komentējam citu cilvēku ķermeni, izskatu, vai mēs to komentējam, kādā veidā, vai ka mēs saprotam, ka cilvēki pirmkārt jau ir dažādi savās formās, krāsās, dažādās izpausmēs. Un man šķiet, ka tīri labi sanāca. Jo tad, kad mēs redzam vienalga televīzijā vai uz ielas kādu jaunieti vai jebkura vecuma cilvēku, par kuru, nezinu, man vecmāmiņa pateikt, ak, mans Dievs, kas par ķēmu. Ja, man bērni reizēm pasaka, ka wow, cik smuki, ja, vai šis ir interesanti, vai šis man nepatīk, ja, bet mēs neejam caur to prizmu, ka, ak, Dievs, tas ir šausmīgi. Nē, man nepatīk, vai man patīk, vai es tā gribētu. Jā, labi, mēs tam visam noteikti iziesim cauri, kurā brīdī gribēs nokrāsot, izdurt, uzvilkt mugurā un tam līdzīgi. Un pamazām jau tam tuvojamies, kā es redzu. Jā. Tādu foršu attieksmi un tieši tāpat pret sevi. Un no otras puses, vecākiem arī nevajag sevi šaustīt, ja viņi ir centušies izdarīt labāko. Jo man meita tagad ir ar tām visām pusauģa raksturīgajām izpausmēm jau kādu laiciņu. Un skaidrs, ka lai cik es būtu ieguldījusies savu vārdu izvēlē, tāpat notiek viss tas pats, kas notiek ar katru no mums. Mēs salīdzināmies, jā, bet nezinu, viņai ir tievākas kājas, un kāds tur, man nepatīk mani mati. Tad klases biedrene viņai uzspina superīgu bizi un slavē, cik viņai ir forši mati. Ne, es šodien sapratu, ka man tomēr patīk mani mati, un tas ir tas brīdis, kad mēs saprotam, ka mūsu kontrole ir pazudusi. Ja, ka bērni var arī bez mums aiziet uz veikalu un par kabatas naudu nenopirkt loģiski puķkāpostu. Jā, viņi nopirkas želēkončus vai kaut ko tādu, kas viņiem garšo. Un tajā brīdī mēs varam vienkārši turpināt darīt labāko, ko mēs varam. Pirmkārt jau nodrošināt to, ka bērnam ir arī pilnvērtīgs, vērtīgs uzturs, kam mēs daudz maz sekojam līdzi. Tas ir tiešām kaut kas tāds, ka mēs joprojām cenšos pasakot līdzi, jo tu nekad nezini, ko viņi gribēs ēst un negribēs. Un piemērs no vakardienas, kad es sataisīju veselu pannu supergaršīgu vistas šķiņķīšu, un abiem diviem viņi šķita par mīkstu. Es nezinu, kā to noformulēt, jā, bet tur bija kaut kas par mīkstu. Un pagaršoja tikai viens, bet tā informācija tika nodota tālāk. Līdz ar to es neēdīšu, un labi, es ēdīšu visas šķiņķīšas 2 dienas. Viņi ēda tur piedevas un kaut kādus dārzeņus un salātus. Bet vakarā es teicu, tad sadaliet to grieķu jogurtu un apēdiet, lai vismaz olbaltumvielas būtu. Ja, tās ir kaut kādas tās mazās lietas. Regulāras ēdienu reizes, lai viņi tiešām ir pēduši, lai pēc tam nestaigā nevirina maizes atvilkni vai leduskapi un necenšas izmeditēt, kas tur varētu būt kaut kas piesien dušu.
un vienkārši atslābt. Jā, tas ir tas, ko tu vari visu laiku tiešām mācīt, stāstīt, rādīt ar savu piemēru, nav kaut kā, bet tāpat tās, kaut kur tāpat tas nesaies, teiksim tā. Jā, bet arī saprast, ka, ja tās pamat vajadzības ir nodrošināts, nav jau nekas traģisks. Jā, nav nekas traģisks arī tajā žēlē končās, kas nav ikdiena par laimi. Ja tā būtu ikdiena, es droši vien sāktu uztraukties. Bet varbūt tev ir kaut kādi arī konkrēti bērnības piemēri, ko tu esi sastapusies arī savā praksē un kas atkārtojas, mana trauma, jā, varbūt pie vecākiem, izēja tukšu šķīvi, skaidrs, ka es to nespēju, man viss ļoti patika, bet man tas, es vienkārši sapratu, es nevaru tos kartupeļus apēst, un tas, ko es arī saskaros, jā, ka tu nedrīkst neko atstāt arī tās pašās kafejnīcās, vai tad, ja tu esi ciemos, tev ir obligāti jāēd, jā. Varbūt tev ir vēl kādi piemēri. Tie piemēri man šķiet rodās vienkārši katrā reizē mēs varam kaut ko izvilkt. Standarts, jā, protams, tev ir jāpēd viss. Es varu arī par savām bērnības traumiņām padalīties, jā, jo kartupeļi man garšoja, un tos es varētu ēst kaut vai 3 reizes dienā bērnībā. Bet bija lietas, kas man reāli riebās. Tās bija kaut kādas biešas upas, skābeņu zupas, vēl kaut kas tāds, kaut kas tāds, kas tiešām riebās, un dažas no šīm lietām es joprojām neēdu, un pat neskatos, kā citi ēd. Un bija jāizēd viss, jā, un tad tu mokies līdz nelabumam, un tu nesaproti. Bet es tāda neesmu vienīgā, un izrādās tādu cilvēku ir daudz. Un tajā brīdī, kad mēs tomēr pieejam šim te uzturam bišķiņu apzinātāk, saprotam, ka mēs esam pieaudzis cilvēks, kas var izdarīt pats savas izvēles, savas atbildības un tam līdzīgi. Un es rakstu šo te rekomendāciju lapu pacientam, kuras uzrakstu, jā, tur cik ūdens jāizdara, kādas fiziskās aktivitātes mēs te varam ieviest reāli, ko mēs darīsim ar ēšanu. Reizēm man ir rakstiski jāuzraksta, ka jūs drīkstat visu neapēst. Un reizēm man ir rakstiski jāuzraksta, ka jūs drīkstat aiziet uzlikt papildu porciju. Un tas ir traki. Tas ir traki, bet tas ir kaut kur iesakņojies. Kafejnīcā vai ciemos, jā, kā tad tu atstāsi kaut ko? Tā tad tev negaršoja. Jā, tev negaršoja. Šausmas, kā tu varēji. Un atkal tā no vecākiem vai vecvecākiem tā ieliktā morālā pieskaņa, ka caur ēdienu iespējams tā ir vienīgā vai kaut kāda viena no retajām opcijām, kā es izpaužu savas rūpes un mīlestību, jo nav jau pieņemts vienkārši apskaut un pateikt, es tev mīlu. Tas tāds, jā. Tad apēd vismaz visu, jā. Un tas, protams, tas traucē. Tas traucē, reāli traucē. Un tādas sakarības ir ļoti daudz, ja ēdiens ir pieejams, vai ja viņš ir bez maksas, vai ja es esmu par to samaksājis, un kā es neapēdīšu. Kā tas ir nopirkt kūku un neapēst visu. Jā, bet patiesībā mēs to kūku varam ēst tik daudz veidos. Mēs varam viņu ēst pa mazam gabaliņam un kaut kādā brīdī saprast, ka man pietika. Un tas ir ideāli, ja sanāk. Un tad to pusīti vari atstāt uz šķīvi. Tu viņu drīksti paņemt mājās, tu viņu drīksti ielikt leduskapī, ja tas ir mājās vai vienalga, un apēst vēlāk, tad, kad gribēsies. Bet tu drīkst arī, piemēram, saprast pēc pirmajiem pāris kumosiem, ka tev negaršo tā kūka. Tu viņu vispār drīksti nēst, izrādās, ir tik daudz opciju. Jā, tas ir kaut kur dziļi iesakņots. Jā, par to, kas saulīte nespīdēs nākamajā dienā. Tur tie stāsti ir tik absurdi tādi. Zini, ko man bērnībā stāstīja? Ka tas neapēstais ēdiens naktī nāks tā kā pie manis. Reāli šausmīgs. Tu saproti, es guļu istabā un ir durvju sprauga, un es iztēlojos, kā tā skābeņu zupa tagad tek tur pārpakšu. Un tas ir, ak, Dievs. Bērnam viņš jau viņam tas ir reāli. Strādā, man iztēle ļoti labi strādā, joprojām, jā. Un es domāju, bet kāpēc? Kāpēc? Neapēdīs visi neredzēs zīmējumu. Bija tie šķīvīši jā, bija šķīvīši ar zīmējumiem. Un, nezinu, protams, tur ir arī tas fons, ka iespējams nebija ļoti daudz izvēles. Ja ir uztaisīta tā zupa, ka mums nav vēl 3 ēdienu, ko tev piedāvāt, ja tev šis te negaršo. Bet es ļoti ceru, ka mēs šobrīd dzīvojam tajos citos laikos un ka
Nav jāgatavo obligāti katram no 4 ģimenes locekļiem cits ēdiens, bet mēs tomēr varam ieklausīties viens otrā, drusciņu pielāgoties. Kāds grib šos dārzeņus graust tāpat, un kāds grib viņus sagriezt uz salātos. Un arī tas ir ok. Ja, ka mēs neliekam visiem ēst salātus, kur kādam varbūt riebjās, ka tur kaut kas ir slapš un tek, piemēram. Ja. Jā, tādas absolūti mazās elementārās lietas, kas var atvieglot dzīvi. Bet es atceros, runājot par kūkām, mēs vasarā bijām kāzās, un tur kūka bija pēc mičošanas. Es šito vispār gribētu globāli mainīt, ja, ka tā kūka nav pēc mičošanas tajos 12. Kaut kā priekškam, jā. Pēc tam, vai ne? Pēc ceremonijas, man liekas, tāds ideālais laiks. Un, mazais jau tētim jau tur uz plats jau gandrīz jau aizmīdis un tā, un mēs zinām, ka ir tā kūka, un viņš jau prasīs, vai būs tā kūka, viņš jau pats teica, viņš ir saldu mīls un tā. Un es vīram tā angļu valodā prasu, should we give him a cake? Vai viņš man to prasīs nedos? Vienā, es saku, I don't think so. Un viņš šajā pusmēgā. Bet viņš angļu valodā, kaut ko viņš ķer, ja? Bet es gribu. Es saku, ko tu gribi? Kūku. Ja. Protams, es kā vecāka saprotu, ka man tā kā, tajos 12 nebūtu loģiski, viņam pirms miega dot to kūku, ja. Labi, viņš ar to kūku tur karotīt apēd, nekas tur tāds globāli, ja, bet vienkārši pat tā pašu. Ja. Cik ļoti tā kūka tomēr dažreiz ir svarīgi, un tu zini, ka viņa būs, tad, Jā, un tas atkal, tie ir svētki. Tieši tāpat mums mēdz būt komandējumi, ceļojumi, kaut kādas dažādas situācijas, un tad reizēm par tām situācijām, kas sastāda varbūt, 5% no visas tavas dzīves, tu jūties tik slikti. Ka, te bija bērnam dzimšanas diena, un es pēkšņi ēdu ar visiem bērniņiem kopā free, un kaut kādas tur, čipšus vai ko bērni ēd dzimšanas dienās, bet labi. Bet vai pārējās 50 dienas no šīs 51, kad mēs netikāmies, tu ēdi ēdienu? Jā, kolosāli. Tas, kas visiem baigi jāmācās. Bet jā, ņemot vērā, tas ir kognitīva behaviorālais terapeits, ja sanāk? Es neesmu terapeits, bet es esmu mācījusies šo te kognitīvu behaviorālās terapijas novirzienu, kas ir tieši ēšanas traucējumiem, kur ir principā runa tikai par ēdienu, un jā, dažas no šīm metodēm es pielietoju savā praksē ar pacientiem, kam tas varētu būt palīdzoši, jā. Bet jā, mēs visi, būsim reāli. Katrs klients, kas pie tevis atnāk, katrs pacients, jebkurš, ar kur tu sastopies, mēs zinām. Mēs taču zinām, kā vajag. Jā. Zinām. Un, protams, jo informācijas ir nenormāli daudz, visi ēd, līdz ar to nav tā, ka tas ir kaut kas izolēts, par ko mēs neko nezinātu, ja tā nav kaut kāda kodola fizika, ja tas ir ēdiens. Un patiesībā, jo dziļākas reizēm ir problēmas, ja mēs runājam par ēšanas traucējumu pacientiem, klasiskā gadījumā viņi pilnīgi noteikti visas uzturvērtības no galvas zina daudz labāk nekā es, ja? Bet arī cilvēks parastais, kurš ir izgājis cauri entajiem izaicinājumiem, diētām. Atkarībā no viņa vecuma, tur tas, kā es saku, tas tieviešanas CV, jā, tur tie viļņi un visādi trendi ir nākuši un gājuši. Skaidrs, ka šķiet, ka mēs zinām. Un tad man ir jāsāk ar to teikumu, ka tagad mēs vai visu aizmirstam, ja? Un daram tikai, piemēram, šos te 5 punktus, par ko mēs vienojamies. Un pārējo neko nedomājam. Ne tur ko, cikos, ne cik daudz. Vienkārši sākam ar šo pilnīgi no tādiem pilnīgiem pamatiņiem. Bet ar visu to, ka mēs zinām, kāpēc ir tik grūti. Jo ar fiziskajām aktivitātēm, man liekas, ir stipri vieglāk. Mēs ar vienu klientu vienreiz kaut kā nonācām. Tas bija tāds mūsu tāds nīms pēkšņi parādījās un pēkšņi tāds apgaismība. Ja pēc fiziskajām aktivitātēm tu to labumiņu jūti uzreiz, ja? Tu esi pasportos un tev ir endorfīni, tev ir ritīgi forši. Tad, kad tu sāc ēst veselīgāk, tev tas rezultāts neatnāk tā, es apēdu salāts, viss man tagad ir ritīgi labi, ja? Tā tava doma, kāpēc ir tik grūti tieši to ēdienu? Zin kā, ar fiziskajām aktivitātēm jau arī ir ļoti, ļoti dažādi. Ir cilvēki, kas dara un saka, es joprojām neko vispār nejūtu nekādu endorfīnu, bet viņš vismaz turpina darīt, jo viņam ir tā kaut kāds tālējošais mērķis un superīgi.
Kāpēc ir tik grūti? Tāpēc, ka man šķiet viens no iemesliem, ka cilvēks samotivējas, un tad viņš mēģina izdarīt absolūto maksimumu. Un nesaprot, vienkārši nav tās izpratnes, ka tas absolūtais maksimums iespējams, runājot par ēdienu, ir kaut kas pilnīgi viņa vajadzībām nepiemērots. Piemēram, drastiski par maz. Tās pašas enerģijas, vai ogļhidrātu, vai olbaltumvielu, vai taukvielu, vai kaut kas tiek absolūti izņemts ārā, porcijas tiek samazinātas. Varbūt tas ēšanas ritms nav pielāgots ne fiziskajām aktivitātēm, ne kaut kādam dienas režīmam, sanāk kaut kādas pārāk garas pauzes. Un skaidrs, ka jebkurš no šiem te faktoriem, ja izkrīt, ir nenormāli grūti. Un tad tu vai nu jūties badā, vai nu tu jūties dusmīgs, vai nu tu beigās vakarā apēd visu pasauli, jo vienkārši kaut kā ir bijis daudz par maz. Tad tu sāc sevi šaustīt, ka tev nekas nesanāk, ka tu droši vien esi pārāk vājš, tev nav disciplīnas, nav motivācijas, tur tāda ilgtermiņa vienkārši secinājuma no vienas neveiksmes, un vienkārši izrādās, ka kaut kas pašos pamatiņos nav pareizi. Un tā mēs mēdzam samotivēties. Kā es saku, cilvēkam vispār motivācija nav normāla, ka viņi ir tā, tas vilnis ir augšā. Parasti viņi ir kaut kur pa vidu vai lejā. Un tad mēs samotivējamies, izdarām, nedēļu vai divas kaut kādu absolūto maksimumu. Tad tā motivācija nonāk tajā normālajā, cilvēcīgajā līmenī. Mums šķiet, ka 3/4 mēs vairs nevaram izdarīt, tātad mēs esam absolūti neveiksminieki. Jā, un tad tas viss sākas no jauna. Tas tāds standartiņš man šķiet joprojām. Līdz ar to, tieši tāpēc es joprojām nesastādu nevienu uztura plānu. Es joprojām neiesaku kaut kādas tādas ātrās aktivitātes, drastiskas diētas, vēl kaut ko joprojām cenšamies atrast to veidu, kā cilvēks var dzīvot visu atlikušo mūžu. Jā, tā korekcija, kamēr mēs līdz tam nonākam, var prasīt laiciņu, protams. Tieši tāpēc, lai nebūtu tā, ka tu atnāc pirmajā reizē un es saku, nē, tagad mēs visu pa 180 grādiem te pamainīsim tavā dzīvesveidā, bet tā pamazām. Jā, tas ir tas, kas joprojām, man liekas, ir cilvēki atāk, man vajag uzturplānu. Saku, bet ko tev tas uzturplāns dos? Tikai samaksās. Tas arī ir visticamāk, viņš varbūt ir kāds procents. Jā. Noteikti labi ir kaut kādas vai saslimšanas vai kas, ka tiešām varbūt viņš ir sākumā nepieciešams, jā, lai tev ir kaut kas pie kā pieķerties un tā, bet lielākajai daļai tas nestrādās. man arī nav tāda cenrāža, par ko es to būtu gatava darīt. Nē, to štuku varbūt uztaisīt, ne? Nē, Excels nepatīk. Divas. Varbūt, tad sāktu domāt. Bet tas uzturu plāns jāsaprot, ka arī tur nebūtu nekā revolucionāra. Tur nebūtu, ka tu pēkšņi, vienreģi asaras sāc vākt ēst brokastīs. Jā, tur būtu tieši tas pats pēc būtības, ko tu ēdi līdz šim, tikai nedaudz pakoriģējot. Varbūt daudzumus, varbūt ēdienreižu laikus, proporciju, kas tev ir uz šķīve, cik tur kā ir daudz. Varbūt mēs tur, baltmaizīti aizvietosim beidzot ar rupmaizīti vai saltskāpmaizi, to tumšāko, no kuras tev nededzina vai nenāk kaut kādas citas blaknītes. Ja, mēs trekno krējumiņu tomēr lēnā garā apdeitosim, kamēr tiksim līdz kaut kam absolūti, tai labākajai izvēlē, bet visādi citādi, man vajag ļoti gribētos, lai cilvēki vienkārši iemācās normāli ēst. Tas tiešām tā man liekas, visa atslēga. Bet jā, tagad nāk tāds tumšais gada laiks, dienas paliek īsākas, depresijas un viss kaut kas tāds. Kā tu esi novērojis, kā tas saistās ar mūsu uzturu izvēlēm? Saistās ļoti tiešā mērā. Par kaut ko es uzreiz laicīgi brīdinu, ja zinu, ka mēs ar pacientu kādu laiciņu netiksimies. Un, piemēram, cilvēks beidzot ir vasarā iemācījies izdzert savus, noteiktos, piemēram, 2,5 litrus ūdens. Es brīdinu, ka tagad kļūs vēsāks, vairs nebūs tik vienkārši. Ja, bet tikpat labi tu vari dzert arī, savu mīļāko zāļu tēju, vai augļu tēju, vai ogu tēju, vai kāda tev tur garšo. Bez cukura vai medus skaiti to iekšā. Ja, tādas elementāras lietas. Ja tavas fiziskās aktivitātes, piemēram, tās, līdz kurām mēs šobrīd esam tikuši, ir ikdienas pastaigas, piemēram, ap kvartālu vai tur savs kaut kāds maršrutiņš turp atpakaļ, tūlīt kļūs augsts, slapšs, pēc tam būs slidens, žļura, vēl nezin kas. Domājam,
vai būs tā iespēja, nu, vieglāk ir tiem, kam tur sunīts jāsteidzina, protams, jā, vai vēl kaut kas, bet vai būs tā iespēja, vai mēs meklējam kaut kādu citu variantu, lai tas, kas ir forši iegājies, pēkšņi nepazūd, jo ir vienkārši kaut kādi ārēji apstākļi, kas to padara pārāk grūtu tajās dienās, kad motivācija ir tur, nu, tajā normāli cilvēcīgajā līmenī, respektīvi viņas īpaši nav. Par uzturu izvēlēm arī, protams, vasarā no vienas puses lielākajai daļai ir vieglāk ēst visu to, ko tu varbūt pats savā dārzā saplūc, varbūt veikalā ir foršākas Kabats izvēles. kāds iedod. Kāds kabats ir iedevis, jā. Nu, žēl, ka man ķirbjus neviens nedod, piemēram, tos tā mazāk. Bet atkal, jā, prasās vairāk lielākajai daļai. Siltāku ēdienu, kaut ko tādu, kas sasilda ne tikai āriņu, jā, bet arī sirsniņu sasilda, atkal domājam, ko mēs varam darīt. Vai mēs beidzot to cepeškrāsni izvelkam instrukciju, iepazīstamies, kā viņu darbināt, jā, kas tur 5 gadus ir iemontēta. Airfryers šobrīd daudziem brīnišķīgs izgudrojums, ko mēs tur varam pagatavot. Kas ir tas, lai dabūtu to siltuma sajūtu? Jā? Man ļoti patīk garšvielas šajā ziņā. Atkal eksperimentējam, jo vairāk tev mājās būs visi sādu garšvielu, jo mazāk iespēja, ka pirmkārt tu pārsālīsi savu ēdienu, otrkārt, ka tev vajadzēs gatavās mērcītes, nu, tur nezinu, klasiskais piemērs saldā čilī mērce ar 52% cukuru, jā, vai kaut kas tāds, un jo mazāk iespēja, ka tev apniks tas ēdiens, ko tu taisi. Jo pat, ja tu ikdienā ēd, nezinu, tikai vistas gaļu, tad skaidrs, ka vistas gaļa katru reizi citās garšvielās un citā marinādē tomēr ir drusciņ cits ēdiens. Un tad mēs tos garšvielas tur varam paeksperimentēt. Nu, man joprojām ļoti patīk ziemas sezonā visādi ingveri, kanēļi, kardamoni, viss tas, kas saistās it kā ar piparkūkām, ka principā to mēs varam taisīt arī ar dārzeņiem un gaļām un pakšaugiem un tam līdzīgi. Nu, tādas elementārās mazās lietas, lai tas, kas kaut kādā vasaras uzrāvienā ir uztaisīts, sasniegts, lai tas pēkšņi nepazūd. Un vispār tad, kad mums tā motivācija ir augšā un mēs esam pēkšņi savu leduskapi saturu nomainījuši, tad tajās dienās, kad mums tās motivācijas nav, pēc būtības jau kaut kas ir gatavs. Tev pēkšņi nav tur atgriezies treknais krējums, tev joprojām stāv grieķu jogurts, tev joprojām ir iepirktas opcijas, piemēram, tam pašām olbaltumvielām, lai katrā maltītē tev būtu. Ja tev garšo vārītas olas un tev neko negribās darīt, tev ir novārīta jau visa kaste olu, tu vienkārši izvēlc, jā. Tev ir kaut kāda atvilkne ar konserviem, pakšaugiem, nezinu, tunci savā sulā, vēl kaut ko, kas ir arī ļoti ok, jo viņi var stāvēt 100 gadus. Un tad, kad tev nekā nav un ir variants, vai tu apēdīsi desmaizi, ja tev tur tā desa vēl ir iedzīvojusies, jā, vai tu atvērsi tomēr kaut kādu konservu buņģu un apēdīsi pilnīgi normālu uzkodu vai ēdienreizi, tev vismaz būs kaut kas gatavs. Un tajos brīžos, kad neko negribās darīt, vienmēr būs varianti, ka saldētavā kaut kas būs, jā, ka būs kaut kādas sagataves, tādas, nu, elementārie plānošanas darbiņi. Tas viss jāmācās pamazām palēnām. Jā. Vēl man liekas tāda diezgan populāra tēma emocionāla ēšana, kas ir, tur mums droši vien atsevišķi vajadzētu, bet tādi tavi varbūt tips and tricks, kā atpazīt, kad es gribu to emociju apēst. Zin kā, ja mēs šo iegūglēsim, mēs visdrīzāk dabūsim tādu smuku tabuliņu, kur vienā pusē būs kā ir fiziskais izsalkums, un otrā pusē kā ir emocionālais. Un it kā jau nav nevainas šim dalījumam, tajā pašā laikā jāsaprot, ka ir ļoti ok, ka mēs gūstam arī ēdot, apmierinot savas fizioloģiskās vajadzības, ka mēs gūstam arī foršas emocijas. Ka ēdienam, arī tam veselīgajam, uz ko mēs esam tā kā saņēmušies, ka arī šim ēdienam ir jābūt garšīgam, piepildošam, apmierinošam mūs ne tikai no tā viedokļa, ka man ir pilns kuņģis, bet arī no tā, ka es labi pavadīju laiku visu šo te ēdot, ja, ka tas nebija caur piespiešanos, jo sevi piespiest, mānīt, kaut kā censties, latviski runājot, piečakarēt, tas nekad nav ilgtermiņa projekts. Un tad, kad pie manis atnāk cilvēks ar pirmo teikumu, man ir emocionāla ēšana, ļoti bieži, 3/4 gadījumi, joprojām tas ir tas, ka kaut kas pa dienu ir pietrūcis. Vienkārši
vienkārši ir pietrūcis uzturviela, vienkārši ir pietrūcis apjoma, sāta, tās foršās sajūtas, kam jābūt pēc ēdienreizes, un tad tu atnāc vakarā, kad tu vispār esi beidzot sakontaktējies ar savu ķermeni. Jo darbdienas laikā tev nav bijis laika, kur nu vēl tur, nezinu, izkustēties, izstēpīties, ja tev varbūt nav bijis laika aiziet uz tualeti vai padzerties. Atkal tu esi kaut kādā tādā iztrūkumā ilgstošā, un tad atnāc mājās, ielpo, izelpo, un notiek klasika. Un lielākoties tas nemaz nav emocionāli. Sakārtojam fiziskās pamatlietas, izrādās, ka tās vakarā ēšanas lēkmes pēkšņi ir tā kā 5 reizes mazāk. Protams, ir situācijas, kad mēs reaģējam uz stresu, uz kaut kādiem, katrs uz saviem individuāliem, tādiem triggeriem. Vienalga, vai tā ir kaut kādas dusmiņas un besis, kas ir sakrājies dienas laikā, vai varbūt tieši otrādi vakarā atnākot mājās, mēs saskaramies ar vientulību, ar tādu garlaicību, bezdarbību. Un tad mēs varam pašķetināt šo bišķiņu dziļāk. Un te vajag arī to kontaktu ar sevi, saprast, kas ir tā emocija, kas ir tā situācija, lai nav tā, ka cilvēks raksturo, kā es jūtos, labi, slikti vai normāli. Ja, bet kas ir tā emocija? Ka varbūt tā tiešām ir vientulība, varbūt tā ir garlaicība. Sajūta, ka vakars ir tukšs, es nevienam neesmu vajadzīgs, ātrākais, pieejamākais ir ēdiens. Un tās ir vakariņas, un tas ir vēl daudz kaut kas pēc tam. Ja, tad mēs reāli praktiski varam domāt, ko mēs tajā vakarā darām. Vai tev vajag to komunikāciju ar citiem cilvēkiem, vai tev vajag aizpildīt laiku, vai tev galu galā vajag vienkārši nodarbināt rokas, lai to ar, čipšainiem pirkstiem neliec savu puzli vai netamporē. Ja? Reizēm tie risinājumi ir tādi ļoti, ļoti praktiski. Bet, lai līdz tam nonāktu, ir jāsaprot, kas notiek vispār ēdienkartē pa dienu, jo tur vienkārši, reizēm ir tas banālais fizisko vajadzību neapmierinājums. Un pēc tam jau, protams, kad mēs runājam par emocijām, tad mēs domājam, kā kuru no viņām mēs varam apmierināt. Vai mums vajag sazemēties, nomierināties, vai mums tieši otrādi vajag atrast metodi, kā mēs varam to visu dabūt no sevis ārā. Tas varbūt nav tieši par emocijām un to visu, bet es pazīstu ļoti daudz cilvēkus, kas tiešām ikdienā strādā, un nav tā laika. Tu rocies kā gribi, bet nav tā laika normāli paēst. Ko darīt? Kāds ir varbūt tavs kaut kāds atslēgas? Protams, man ir savi varianti, bet ko tu iesaki tādās reizēs? Jo tā ir bieži vien, tā ir ļoti liela problēma. Nav tā laika, tiešām nav. Kā tas ir? Tāds ir, piemēram, tu esi, nezinu, pie operācija galda stāv. Tev nav. Jā. Tu esi tajā pašā filmēšanā. Tev ir tā filmēšana no 11 līdz 4. Ko darīt? Saproti, ja nav tā laika pat tik daudz, lai apēstu, batoniņu. Ja, riebjās jau tie batoniņi. Jā. Redzi, tas vienmēr ir par kaut kādu tādu, kaulēšanos. Pirmkārt, tas ir, protams, arī par plānošanu. Ja mēs to grafiku daudz maz zinām uz priekšu un skaidrs, ka ir tie brīži, ka tev ir jāstāv 6 stundas pie operācija galda neatkāpjoties, iespējams, tur ir tādas ekstrēmās metodas, bez maz vai kā maratonu skrienot, lai tu nenoģīpst pie tā operācija galda strādājot, un tā ir cita situācija. Bet, ja tas ir kaut kas netik ekstrēms, tad mēs zinām daudz maz savu grafiku, un tad mēs arī ar pacientu reāli ieplānojam. Ja mēs zinām, ka katru dienu šajā laikā mums būs Zooms, kura laikā es nevaru biespienu ēst gluži, jā, bet vai es varu pirms tam paspēt, vai mēs varam pēc tam, kuru ēdienreiz mēs uztaisīsim lielāku, tā lai viņa ilgāku laiku spēlē, lai tajā Zoomā man jau nav trīcošas rokas un es vispār nezinu, par ko te ir stāsts. Ko mēs izdarīsim pēc tam, kurā brīdī tur ir kaut kāda reālā pauzīte. Tieši tāpēc tas ir ļoti tāds individuāls darbiņš. Jo viegli jau ir pateikt, tagad visi ēdīsim, 3 ēdienreizes un launadziņu. Kas būtu forši, un lielākajai daļai ar standarta darba laiku tas ļoti normāli strādā. Viss. Jā, bet tad ir tie gadījumi, nakts maiņas, tieši vēl tā. Kaut kas šādi darbi. Un tad vēl ir tas nākamais punkts, līdz kam mēs nonākam. Kad ir šīs te izpausmes, kuras mums jau galīgi nepatīk,
Ja, kad ir kaut kāda šīs te pārēšanās epizodes, vēl kaut kas, kad mēs redzam, kā tas atsaucas uz mūsu veselību, uz mūsu pašsajūtu, uz to, ka mums ir reāli, piemēram, kaut kāds darba spējas zudums, jo jāņem ir slimības lapas, vai, nezinu, vai mainās ļoti svars, mainās tas pats noskaņojums un viss pārējais, un reizēm tad ir, tās dzīvesveida korekcijas jāievieš tādas ļoti globālas, lai nav jāizvēlas vainu. Ja ne? Tā ir, jā, tas viss pilnīgi noteikti par uzvedības maiņu, vai ne? Kā tas būtu tavā gadījumā. Bet, es atnāku pie tevis, es neko nezinu, bet es saku, es gribu mainīt savu sēšanas paradumus, viena lieta, ar kuru man sākt. Tu arī par mani neko nezini, protams. Viena lieta, ar ko sākt, kas praktiski uz jebkuru cilvēku tiešām varētu attiekties, ir vienkārši regulāras ēdienreizes, bez knakstīšanās pa vidu. Brokastis, pusdienas, vakariņas. Tālāk jau būs tas, ko es par tevi uzzināšu, vai tev būs brokastis, pusdienas, vakariņas, vai tev tur pienāksies vēl launadziņš, varbūt tev pat naksniņas pienāksies, varbūt tev otrās brokastiņas pienāksies, vēl kaut kas, bet, respektīvi regulāras ēdienreizes. Ēdienreiz nozīmē, ka viņai ir sākums un viņai ir beigas, nevis viņi ir izstiep 3 stundu garumā tur pa vienam riekstiņam vai kumosiņam, Regulāras ēdienreizes, daudz maz ritmiskas, visas pilnvērtīgas, to mēs izrunāsim atkarībā no tava dzīvesveida, un pa starpai neknakstamies, Nav tur atvilknē, slepenā Staldums kaut kā kafītes, jā, bet, vai, piemēram, balta kafija, visas dienas garumā 5 kafijas, lai kaut kā vispār izturētu darbdienu, un tad atnākam vakarā mājās, un atkal notiek kaut kas, ko mēs negribam, lai notiek. Tu runāji par tām ēdienreizēm, es atceros atkal vienu brīdi. Viss kārtībā, viņš bija paēdis vakariņas, bet viņam vajadzēja virsvakariņas. Virsvakariņas, superīgi, jā. Es tur nāc jau līdām ārā, viss jau paēdis vakariņas, nomazgāja zobu izdarīt. Man vajag virsvakariņas. Jā, nav punkts pielikts. Iespējams, ka tajā brīdī viņam tiešām gribējās vairāk ēst kaut kāds augšanas periods vai kas, bet, Bet šis ir labs termins. Šis ir labs, vai ne? Man patīk naksniņas, bet virsvakariņas man likās tāds, parasti tas bija, jā, protams, kaut kāds biespēns vai kaut kas tāds. Mēs jau runājām, par šo te vainas sajūtu, par apēsto un to visu, bet, ja tev būtu jāpasaka viens teikums, ko cilvēks varētu sev pateikt nākamreiz, kad man atkal uznāk, pats man nevajadzēja ēst šito. No tādas fiziskās un uztura puses tas, ko es gribētu pateikt, ka, lai kas nesanāktu, vienalga, vai tur notika kaut kas tāds, kaut kāda epizode, katrs cilvēks to sauc citādāk, pārēšanās, noraušanās, rīšanas lēkme, tur tie epiteti parasti ir ļoti, ļoti īpatnēji, ne īpatnēji, bet katrs izvēlas, kā šo jebkas tāds ir noticis, vai arī ir noticis kaut kas vienkārši tāds, kas ir it kā ārpus plāna, tie paši svētki, kūka, ballīte, jebkas tam līdzīgs. No fiziskās puses galvenais, no nākamās ēdienreizes atgriežamies ritmā. Pie tām pašām smukajām regulārajām ēdienreizēm bez knakstīšanās pa starpēm. Respektīvi, mēs nesākam vakara pārēšanās dēļ pēkšņi izlaist brokastis. Tādā veidā mēs vienkārši to aburto loku turpināsim. No nākamās ēdienreizes man atkal ir uzdevums sevi pabarot ar foršu, garšīgu, vērtīgu ēdienu. Viss. Ja no tādas emocionālās puses, ko es gribētu pateikt, es droši vien man patīk atsaukties tomēr uz to līdzjūtību pret sevi, uz to principu, ka vienmēr padomājam, kā mēs izturētos pret kādu savu mīļu cilvēku, pret to pašu bērnu vai savu labu draugu, kurš mums stāstītu par kādu savu šādu, it kā neizdošanos. Ko mēs viņam teiktu? Vai tiešām mēs viņam teiktu to, ko mēs sakām sev? Kāds tu esi tur lūzers tīzlenis? Nē, mēs tā nekad neteiktu. Mēs viņu apskautu, samīļotu. Tas nav par žēlošanu, tas nav par sevis tādu padarīšanu par mazo nabadziņu, bet tas ir par atbalstu, par to, ka, gadījās, iespējams tā līdz šim ir gadījies gadiem ilgi, katru otro dienu vai pat katru dienu. Bet es tevi samīļoju, viss ir kārtībā, mēs centīsimies un darīsim tālāk, un viss. Tāda atbalstoša līdzjūtība. Jā, tā taisnība pret sevi, mēs tā kā...
Pret sevi mēs tas esam bieži vien. visbargākie. Jā, protams, tas reizēm nāk no kaut kādām tādām iepriekšējām Protams. dzīvēm, jā, kur mēs esam dzirdējuši, kā kāds uz mums tā saka, bet nekad nav par vēlu to visu mainīt. Jā, tikai jāpagrib bišķiņ arī. Vienu vienkārši ikdienas praksa vai doma, kas palīdzētu būt apzinātākam ēdot. Pirmkārt, ēst lēnāk. Vienkārši lēnāk. Absolūti. Vienkārši lēnāk, jo apēdot visu ātri, mēs nevaram sasniegt normālu sātu tad, kad viņam būtu jāatnāk, tad, kad mums, it kā pietiek. Ja, pirmais sāta signāls atnāk mehāniski no tā, ka mums ir pilns kuņģis. Ja mēs ēdam ātri, mēs baigi daudz tur varam salikt iekšā. Un skaidrs, ka varbūt darbdienas vidū tas nesanāk. Sākam ar kaut kādu vienu ēdienreiz, kur mēs esam mierā, vakariņām, brokastīm, kas no kuram ir tas mierīgais, foršais laiks. Vienkārši ēst lēnāk trenēties. Tas ir viens. Otrs, protams, mēs te varam apzināt sēšanas vingrinājumus, iziet un tā, bet līdz tam netiekot, noņemam fonu nost. Noņemam televizoru, telefonu ar rullēšanu, ar otru roku un vienā dakšu sametam mutē, jo, absolūti primitīvs piemērs, ja mēs ēdam, nezinu, čipšus vai riekstiņus, kaut kas ir pakā, skatoties filmu, mēs viņus ēdam. Vienā brīdī mēs tur bakstam to paku, viņa ir tukša. Viss. Kurā brīdī, kurš apēda čipšus? Jā, kurš apēda čipšus? Filmai varbūt vēl sākuma titri pat nav beigušies. Mēs jau visi esam apēduši. Vai kino ar popkornu turus tas pats notiek. Ja mēs ēdam bez fona, mums ir jāpievēršas tam ēdienam. Labi, sākumā mēs tur izdomāsim savas domas, kas man tur bija veikalā jānopērk, ko es šodien tur izdarīju, neizdarīju, vēl kaut ko. Pēc tam mums tomēr nāksies 1-1 palikt ar to ēdienu. Ja mums šādi lēnām ēdot, un vēl pasarg Dievs, ja tie čipši ir nevis no pakas, bet jāieber bļodiņā, jāēd pa vienam. Jāsakošļā vēl. Jāsakošļā katrs atsevišķi, jā. Tad, ja mēs vēl pieslēdzam tur tās visas maņas, domājam. Tekstūru un garšu. Padomājam par to, kāpēc mēs viņu sēdam, kā tas garšo un kraukšķi un kas tur vēl ir. Goda vārds tev apniks tie čipši. Jā. Nav mūsu dzīves ritmā iegājies tas, ka mēs tā lēni sēdētu pie galda taisnām muguriņām un ēstu sāļos riekstiņus no bļodiņas. Ja, tur bieži vien ir viss tas komplekts, ka tas ir atslābums, ka tā ir filma vai tā ir kaut kāda tāda absolūti neapzinātā rullēšana telefonā. Un skaidrs, ka kaut kādā brīdī tas sāk traucēt. Jā, baigi skumīgi īstenībā uz to ļoti, ļoti iet. Who am I to judge, jā, bet tas, ko es redzu kafejnīcās un telefons, planšete priekšā jaunākajai paudzei, ja, labi, es saprotu, vecākiem vajag atpūsties, es to visu saprotu, es to visu zinu. Bet ja tā ir vienīgā jūsu kopējā maltīte, un tas viss tam tāds... Tie, man liekas, ir tie ieradumi, kas... Vai es neesmu slēgusi kādreiz savam bērnam televizoru, tā ka viņš ēd? Es esmu slēgusi. Jā, mēs arī reizēm ēdam skatoties, jo tas ir, darbdienā varbūt tas ir tas vienīgais brīdis. Bet tāpat, pēc tam mēs ejam kaut kādās savās aktivitātēs un darām arī citas lietas kopā patiesībā. Bet jā, tu teici par to lēno ēšanu, tas, es parasti daru tā, es iedodu 10 punktus, un tad saku izvēlēs. Izvēlēs, un 90% gadiem tiešām izvēlās to lēnu ēšanu, un tas ir ļoti interesanti, kā cik labi tas strādā. Man tik daudz, es pat nevarēju tik daudz apēst tādu. Jā, tieši tā. Tā kā varbūt vispār mums vienkārši globāli vajadzētu sākt ēst lēnāk. Es domāju, ka jā. Vai ne? Es domāju, ka tas ir viss saprotamākais kā pirmais padoms. Jā. Viss saprotamākais. Jo pirms diezgan daudziem gadiem es arī ar toreiz uzturzinātnes maģistra kursa biedriem mēs uzņēmām laiku, cik ātrā laikā mēs apēdam ēdnīcā, tādu normālu, kārtīgu otrā ēdienu porciju. Un tieši tas pats cipars parasti ir maniem pacientiem, kad es lūdzu, lai viņi apskata. Tas ir 6 minūtes. Ārprāts. 6 minūtes. Un tas ir vēl ar visu to, ka mēs droši vien arī runājām, mēs komunicējām. Jā, vai ne? Šausmas. Jā. Pēc maziem bērniem tas ir arī tas, protams, ka mēs esam pieraduši, ka kaut kas jāiešķūrē ātri, kamēr viņš tur ir
mierīgs vai kaut kur guļ vai kaut ko dara uz mazu brītiņu. Bet ieelpojam, izelpojam, atnākam atpakaļ un pēdam lēnām. Vai ne? Jā. Tur es tev pilnīgi dzirdēju, domāju, yes, tieši tā. Ok. Tas atnāk uz podcastu Balance. Šis ir mans noslēdzošais jautājums, un man parasti ļoti patīk arī tās visas atbildes. Kas ir tavs balans? Šausmīgi grūts jautājums, es domāju par šo. Bet, ja kaut kas ir jābalansē, tad man tas noteikti ir laiks ar citiem un laiks ar sevi. Jo, lai cik ļoti mūsu sabiedrība būtu piemērota ekstravertiem, man vajag to laiku vienatnē. Ar sevi, ar savām domām, ar grāmatu, ar kaut kādām citām lietām, kad nevienam no manis neko nevajag. Tas ir pats galvenais, jo ikdienā parasti no manis kādam kaut ko vajag. Tāpēc tas tā ir viena atslēga, jā. Jā, ja nevajadzēs bērni, tad, nezinu, kaķis liks virsū, vai tev vēl kaut kas. Jā, un reizēm pat to kaķi nevajag. Reizēm gribās tiešām, lai nav kairinātāji, jo tas ritms ir nenormāls. Bet, lai tas ritms nenormālais būtu foršs, es tomēr cenšos tā pamazām palēnām virzīties uz to, lai man apkārt ir forši cilvēki, foršs darbs, foršs brīvais laiks. Tas ir tas, ko tā pakāpeniski sabūvēt, lai beigās tev ir pat tiem, kam no tevis vajag, lai tie ir maksimāli forši cilvēki. Bet, ja jāizvēlās, tad tas ir laiks mieriņā. Es jau sapratu, ka laikam viens no foršiem cilvēkiem pie manis atnāca. Viss ir kārtībā. Labi, pastāst, kur tev var vispār atrast? Jā, reklāma, šī nav apmaksāta reklāma, jā, bet... Bet vislabāk mani var atrast Vivendi veselības centrā Rīgā, Bukulta iela 11, zvanam uz reģistratūru vai aizpildam elektronisko pieteikumu mājaslapā. Viņi noteikti daudz labāk par mani zinās, par maniem brīvajiem pierakstu laikiem, un tur mani var satikt. Un tu strādā tieši ar ēšanas traucējumiem? Es strādāju praktiski ar visām jomām, varbūt izņemot nieru pacientus, kas nav man tuvā tēma, bet kopumā, ja tos pacientus varētu tā iedalīt, protams, ka viena liela daļa vienmēr, kā es saku, ir tie, kas atnāk ar svara jautājumu, otra daļa ir ar ēdiena attiecību jautājumiem, vienalga vai tie ir ēšanas traucējumi vai vienkārši šīs te kaut kādas emocionālas un stresa lietas. Un trešā daļa ir cilvēkam ir kaut kādas veselības problēmas, vienalga pašsajūtā vai analīzēs. Un pēc tam mēs saprotam, kurā brīdī, kuras no šīm 3 grupām patiesībā katrā no mums pārklājās un kā tās risināt. Tā kā droši vērsieties pie Lēlas, uzticams speciālists. Paldies. Tā kā var arī pierakstīties, ja ir tāda nepieciešamība un tikt galā ar saviem tarakāniem. Jā, bet galvenais saprast, ka viss prasa laiku, pacietību un iejūtību pirmkārt jau pret sevi. Tā ir. Es jau teikšu lielu paldies par to, ka tu atnāci jau otro reizi. Jā, jo mums tas iepriekšējais podcasts noteikti noklausīties arī to, es tiešām vairs neatceros, kas tur bija. Bet tas bija Covid laikā. Vēl mēs ar tevi kaut kur attālināti caur telefoniem vai kā. Tā kā tur ar skaņu varētu būt citādāk. Es domāju, lai vajag arī video. Tam ir jābūt. Paldies. Tā kā jā, paldies tev par šodien, paldies tev par sarunu. Manuprāt, bija ļoti vērtīgi un tāds labs atziņas. Un tad jau, iespējams, varbūt mēs tiksimies vēl 3. reizi, vai ne pēc kādiem gadiem. Pēc kādiem gadiem. Jā, paldies tev. Paldies, ka klausījāties. Tā.